Esiet sveicināti NRA LV sarunās. Šodienas studijas viesis mums ir Latvijas Universitātes profesors, Pauls Stradiņa Kliniskās Universitātes slimnīcas Latvijas kardioloģijas centra kardiologs Gustavs Latkovskis. Labdien! Labdien! Paldies, ka jūs atradāt laiku šodien atnākt pie mums ciemos, parunāt par mūsu visu sirds veselību. Te neiet runa tikai par kādu atsevišķu. Doktor, kā tas nākas, ka mēs tik ilgi, tomēr es domāju, Latvija ir pirmajā vietā, tomēr vai tādās rekordistu vietās Eiropā sirds un asinsvadu saslimšanu gadījumos? No vienas puses, protams, tā statistika ir ļoti bēdīga, un, lai gan ir tendence pēdējos gados uzlaboties, būsim realistiski, mums jāatzīst, ka mums nav diezko spoža tā statistika. Un, es domāju, ka viena lieta ir, ka Latvijas iedzīvotāji, man liekas, ka līdz galam tomēr nesaprot to, ko kardiologi un sabiedrības veselības speciālisti un dietologi un daudz citu speciālisti stāsta, un kā vajag veselīgi dzīvot. Jo daudz dzīvo ilūzijā, ka viņi ēd veselīgi, vai arī nemaz tik neveselīgi. Uz mani jau tas neattiecas, uz kaimiņus tas ir. Arī tā, jā, bet tur, protams, mēs vienmēr jebkuru gadījumu varam izanalizēt, bet, tā viena lieta ir tomēr neveselīgs uzturs, un to ļoti labi var redzēt, tad, kad es iepērkos veikalos, un es redzu, ko cilvēki krāmē savos iepirkuma groziņos, jā. Ir ļoti bēdīga situācija. Tas ir viens. Otrs ir cilvēki par maz sporto. Daudz atrunājas, es tur darbā varbūt pakrāmē kaut kādas kastes, vai es tur šī varēju dārzā vai tā. Tas neskaitās. Tā nebūs pietiekams. Vajag īstu sportu, tā lai iesvīst. Sportam ir jābūt gan tādam, kur ir tā sauktā kardioslodze, tā tad aerobā slodze, kur mēs kaut kur mēs skrienam, mēs kustamies, mēs uzzinām pulsu diezgan augstu. Vismaz 3,5 stundas nedēļā tādas vajadzētu. Tad 3 treniņi, ja mēs rēķinām treniņu stunda, piemēram. Jā. Ar 3 reizes nedēļā tas jau būtu arī ļoti labi patiesībā. Bet paralēli vajag arī tomēr tādus muskuļu spēka treniņus drusciņi. Ja? Un to arī daudz kaut kā neiedomājas un aizmirst, vai vienkārši nezina. Ka vajag ne tikai tādas kustību aktivitātes, bet arī tos muskuļus nevajag uzturēt obligāti tonusā, uzpumpēt. Ja? Jā. Bet viņus uzturēt tonusā, ja, lai viņi kustās, lai viņi tā kā neatslāps, lai viņi arī neatrofējas. Zināmā vecumā, kas var notikt. Tā var iet uz sporta zāli, elementāri kaut kādu svaru cilāšanu. Tas var būt, piemēram, ideāla lieta, piemēram, īpaši ir kaut kādas muguras sāpes vai citas problēmas, iet pie fizioterapeita vai tārsnieciskās vingrošanas. Ja? Protams, ideāli, ja to var darīt kāda gudra speciālista uzraudzībā. Tad mums arī diezgan ir izplatīta smēķēšana joprojām, ja? Kas, protams, ārkārtīgi pasliktina situāciju un paaugstina sirds asinsvadu slimību risku. Man liekas, ka milzīga problēma ir cilvēku veselības pratības trūkums. Ja? Mums joprojām ir cilvēki 50, 60 gadīgi, kas nonāk pie mums ar akūtu miokarda infarktu. Un, kad es viņiem jautāju, kāds jums ir holesterīns, tad viens atbildes variants ir, es nezinu. Par laimi reti ir kāds, kurš tagad mūsdienās pasaka, ka viņš vispār nav dzirdējis par holesterīnu. Ja? Gadās, bet principā nav. Jā. Bet tātad pirmkārt es nezinu. Otrs, viņš saka, es pārbaudīju, man viņš jau normāls. Ja? Viņš nemaz nebija tik liels. Ja? Un te ir atkal vēl viena problēma, ka par to holesterīnu cilvēki, pat ja painteresējas, bieži vien netiek pareizi interpretēts. Viņi pastāsta laboratoriskās atbildes, drusciņi augstāks vai arī gandrīz norma, bet patiesībā atbilstoši tai mūsdienu izpratnē, tam cilvēkam ir 2 vai 3 reizes par augstu tas holesterīns. Ja? Un tā, ka to vajag izvērtēt ģimenes ārstam, to vajag izvērtēt speciālistam, kardiologam, jo patiesībā tiem holesterīniem mūsdienās ir jābūt daudz zemākiem. Ir īpaši noteiktā vecumā, ir īpaši arī citi riska faktori, teiksim, ģimenē kāds ir slimojis, vai ir paaugstināts asinsspiediens, cukurdibēts, smēķētājs, ir īpaši vīrietis Latvijā jau pēc 50, man liekas, ka tur gandrīz visiem jau tie holesterīni noteikti pa daudz, un vienā daļā gadījumā arī pat virs 40 gadiem jau jāsāk lietot zāles noteikti. Un vēl, protams, arī cilvēki nepārāk rūpējas par savu asinsspiedienu. Ja? Mums vajadzētu asinsspiedienu mērīt, mums vajadzētu ne cik tikai bieži pie jūs ārsta. ieteiktu mērīt? Nē, teiksim Nedēļā, tā, vismaz, teiksim tā, protams, jāsaprot, par kādu cilvēku mēs runājam. Ja? Ja 40 gadu un vairāk, es teiktu, ka pirmkārt, jebkuram ir jābūt bijušam aizgājušam pie sava ģimenes ārsta uz savas sirds asinsvadu veselības
vai pareizāk sakot, sirds asinsvadu slimību riska izvērtējumu. Un šobrīd tas jaunais sirds asinsvadu slimību profilakses plāns, veselības plāns, kurš mums ir tagad pieņemts par laimi šogad, tur tieši ir paredzēta arī tā atjaunotā sistēma, kā to pareizi ģimenes ārstiem izvērtēt. Bet no kāda vecuma, piedošanas jūs pārtraucat, bet no kāda vecuma 40... jāsāk būt tā kā preventīvi, sākt sekot līdzi savai tā kā veselībai? Nu, protams, visu laiku jāpievērš. No 40 gadiem ir obligāti tas ir jāizdara, kuru jau pie ģimenes ārsta mērķtiecīgi vajag izmeklēties, lai izvērtētu to sirdslimību risku. Bet, ja mēs runājam, piemēram, par holesterīnu, tad pirmais vecums, kad to vajag izdarīt, ir 5-6 gadi. Pirms skolas. Un tā būtu pareizā prakse. Jūs man pilnīgi šokējāt. Bet tas ir tas, ko mums vajag mainīt, šo domāšanu, par to runā ļoti daudz, un tur ir vairāki iemesli. Tas nenozīmē, ka mēs 5-6 gadu vecumā cilvēkam, bērnam sāksim uzreiz dot jau holesterīna zāles. Ja? Retos gadījumos gadās, kad ir iedzimti ļoti, ļoti augsts. Ja? Bet tas ir labākais vecums, pirmkārt, lai mēs atpazītu tādu slimību kā ģimenes hiperholesterinēmija, kas ir pārmantota. Latvijā tāda ir apmēram 7000 cilvēki. Sastopas apmēram vienā gadījumā no 250-300. Mēs skaidru statistiku par Latviju tā precīzi nevaram pateikt, bet orientējuši tas ir tā. Un tas vecums 5-6 gadi pirms skolas ir visideālākais tādēļ, ka tas bērns vēl ir dabīgi kustīgs. Jā? Viņš vēl nav sācis ēst pa daudz čipšus. Protams, ja viņa ģimenē tur tiešām nav ļoti neveselīgs tas uzturs. Parasti tas svars vēl arī nav tik bieži sastopams liekais svars. Tas ir labākais brīdis, lai pamanītu, lai atšifrētu, vai tas holesterīns ir pirmkārt, vai viņš ir normāli, un otrkārt varētu pateikt, vai tas varētu būt ģenētiski pārmantots. Ja? Vai tas nav tas gadījums 1 no 250 vai 300, kur tam cilvēkam tiešām varētu būt visu mūžu garumā, jau no pirmajām dzimšanas dienām, dzīves dienām ir augsts holesterīns, un šīs slimības ģimenes hiperholesterinēmijas gadījumā ir tā, ka jau 30-40 gadu vecumā var būt pirmās problēmas ar sirds asinsvadiem. Un faktiski tādus pacientus mēs daudz redzam. Patiesībā tā bija mana iniciatīva pirms 11 gadiem, ka mēs šādu pacientu reģistru izveidojām. Mums ir ļoti daudz tādu bēdīgu piemēru, kur ir jauna sieviete 40, pat 35 gadu vecumā ar asinsvadiem aizaugušiem ar holesterīnu, kur mums jāliek stentus vai pat tur jāapsver pat operāciju bez maz vai. Ja? Un no tā varēja izvairīties, ja mēs būtu agrīni diagnosticējuši, ja jau no bērnības zinātu, ka šī slimība ir. Kaut kādā dzīves periodā, teiksim, varbūt pusauģu gados, varbūt 18 gadu vecumā jau var uzsākt profilaktiskas zāles lietot, ja? Un no tā var absolūti izvairīties. Ja? Un paildzināt savas dzīves kvalitāti. Var pilnīgi normālu dzīvi nodzīvot. Ja? Ja? Un tā ir slimība, kur ir viegli atpazīstama, kur ir samērā viegli atpazīstama, kur ir efektīva, pieejama, nedārga terapija. Un patiesībā mēs šobrīd arī, starp citu, ja reiz mēs par to sākām runāt, jā, un vispār šo te uzsver ļoti daudz. Ir, piemēram, viena tāda valsts pasaulē, kas ar to dara jau vismaz 10 gadus, ir Slovēnija. Un tas vienmēr tiek minēts kā pozitīvais piemērs. Ir vairākas citas Eiropas valsts, kas arī to cenšas ieviest. Piemēram, pat Amerikas jaunākajās vadlīnijās, kuras ir pat publicētas pirms nepilna mēneša, arī ir skaidri un gaiši norādīts, ka ir ļoti svarīgi agrīni diagnosticēt šo te holesterīna paaugstināšanos, vai tā ir vai nav. Un, ja mēs nepārbaudīsim, mēs nezināsim. Ja? Ģimenes ārsts to dara tagad pārbaudu? Mēs šobrīd mums ir tāds Džakardi projekts, kas ir ar Eiropas finansējumu, kur ar slimību profilakses kontrolas centru kopīgi mēs un Latvijas ģimenes ārstiem. Mums ir pilota projekts, kur mēs tātad pēc līdzības ar Slovēniju mēs tātad testējam tādu pilotu projektā šo te slimības skrīningu ģimenes ārstu praksēs. Ja? Gan bērniem, gan arī jauniešiem. Ja? Tātad gan bērniem šo te, kur mēs viņus ģimenes ārstā, tad mēs tur sastādījām tādu speciālu to protokolu, kā to darīt. Un tātad pirmkārt, kad tiek proaktīvi aicināti bērni, informēt bērnu vecāku, ka vajadzētu atnākt pie ģimenes ārsta, pārbaudīt holesterīnu. Ja? Otra situācija, ka teiksim, bērniem no 5 līdz 17 gadiem, ja viņi atnākuši uz šo te vizīti pie ģimenes ārsta, kur iemesls dēļ tāpat jāņem analīzes, tad pie viena to izdarīt. Ja? Bet arī par jauniem cilvēkiem 18 līdz 39 gadu mēs arī šo te arī testējam. Un tā atsaucība no ģimenes ārstiem un pacientiem ir samērā labi. Vienīgais uz to, tur, kur viņus aicina, tur ir mazāka atsaucība. Bet, principā, tad, kad tas projekts pabeigsies, tad mēs arī sapratīsim, mums būs Latvijas dati, ja? Mums būs pirmkārt modelis notestēts, kā tas Latvijā strādā, nestrādā,
ko var uzlabot, ja? Kā komunicēt ar cilvēkiem, lai saprastu, kāda ir iespējami klupšanas akmeņi, ko mēs varam uzlabot, bet katrā ziņā arī saprast, kādas varētu būt orientējušās izmaksas. Cerībā, ka mēs arī Latvijā kaut ko līdzīgu varētu ieviest, līdzīgi tā kā Slovenijā, tas jau ir gadiem ilgi, un varbūt, ka pat arī labāk. Provokatīvs jautājums. Jūs minējāt, ka mums Latvijā aizvien cilvēki nedomā par sirds un asinsvadu slimību. Igaunijā un Lietuvā ir labāk? Es nedomāju, ka tur ir daudz labāk, jo viņiem arī statistika nav sevišķi spoža, bet, piemēram, ja es parunātu kaut vai tādu vidusmēru zviedru vai amerikāņu kaut vai, lai ko mēs nedomātu par Amerikas. Tie ir Amerikas. rietumu pasauli, tas liet savādāk. Nē, bet kāpēc? Kur tad Paradumi. mēs, kur tad domāju, mēs gribam? paradumi. Bet kur mēs, ne, bet Jā, es mēs par to, tiecamies, protams. mēs tiecamies uz to, un pat arī Amerikā, kur mums liekas cilvēki varbūt daudz nepārāk veselīgi, viņiem tā statistika nav, diemžēl, tik slikta kā mums. Un tāpēc, ka tur ir ļoti daudz veselīgi cilvēki. Ja? Bet tā viena lieta ir, ka, ja jūs tur parunātu, viņi gan ļoti daudz lietas kursā par to, kāds viņiem ir holesterīns, kāds asinsvads. Viņi zina, kas ir LDL kolesterol, kas ir šis zemebliema holesterīns. Ja? Viņi zina, ka tas ir tas sliktais un ka ir tas labais. Viņi diezgan bieži ir samērā labi informēti. Ja? Protams, ne viss tur ir spoži, ja? tur ir savi izaicinājumi, bet tik un tā, es domāju, ka daudzās tepat Eiropas rietumu valstu un ziemeļu valstīs, ja? Cilvēki ir labāk informēti. Otrs, savā laikā bija ļoti interesants pētījums, kur salīdzināja Lietuvas un Zviedrijas vīriešus. Jā, ļoti interesanti. Un tas, ko viņi secināja, ka, protams, ka, diemžēl, Lietuvā vīrieši daudz mazāk sporto, daudz vairāk smēķē, viņiem ir augstāks asinsspiediens, viņiem mazāk izpratne par to, kas ir veselīgs. Lūk, un te ir arī viena no tām atbildēm, ja, ka tomēr Skandināvijā un arī daudzās citās valstīs tur ir tomēr tādas sporta tradīcijas. Cilvēki tad bieži vien apspriež, ja, kā es sportoju to, es daru to, kurš šodien noskrēja vairāk kilometrus. Dānijā ir arī, piemēram, ļoti daudz dažādas populāras sporta veidi, ir ļoti daudz sporta halles. Ja. Visi jaunieši skolās piedalās kaut kādās komandās, ja, vai vienā vai otrā, vai tur rokas bumba, vai florbols, vai kas cits. Un mums šo te vajag ļoti, ļoti kultivēt. Ja. Tad mums tāda veselības stunda tomēr skolās ir iztrūkst, kas attiecīgi informē, kādā veidā sevi uzturēt formās, kā rūpēties par savu veselību patiesībā agrīni. Protams, jo mums tā veselības mācības, tāds priekšmets, cik es saprotu, šobrīd skolās atsevišķs kā tāds nav. Viņš tiek integrēts dažādos citos priekšmetos, bet es domāju, ka mums noteikti jābūt prioritārai, ka jābūt atsevišķai šādai te mācību tādai stundai. Un kur, protams, ir jautājums, protams, kas ir tie, kas arī māca šo priekšmetu, ja? Un cik viņi ir labi izglītoti. Ja? Tur ļoti rūpīgi jāpiestrādā pie tā, jo mēs zinām, ir cilvēki, kuri kaut ko citiem māca, bet mums kā profesionāļiem gribās teikt, paga, varbūt tur ir drusku daudz cits nianses. Noskaidrojiet faktus līdz galam. Teiksim, ir cilvēki, kuriem liekas, ka viņi par uzturu visu ļoti labi zina, bet mums liekas, nē, tur ir dažas tādas niansītes. Ja? Jā, un, protams, mēs arī tātad uzsveram, ka ir jābūt šim te vidusjūras uzturam, bet tas nenozīmē, ka mums ir visam jānāk produktiem no vidusjūras, varbūt vienīgi olīveļu. Pieņemsim mūsu klausītājs, tagad sadzird jūs un tā, ko jūs ieteikt vidusjūras diēta? Vienkārši saprotamā valodā mums katram, arī mūsu ēnām un jauniešiem, kas mūs dzird. Jā, protams, jā. Es nereti šo sarakstu stāstu, bet īstenībā jau vajadzētu arī tādu izdrukātu materiālu. Mums jau tāda arī ir. Varbūt jums slimnīca vajag uzkarināt kaut kur plaši. Tā kā tādas tur pie durvīm piesist uz nagliņas. Jā. Bet jā, tātad sākam. Pats pirmais ir tātad pamata taukviela ir olīveļa. Un tiešām lūdzu netaupiet naudu uz labu kvalitatīvu olīveļu. Viņai ir jābūt smaržīgai, viņai jābūt drusciņi rūgtenai. Tā kā viņa tāda miecvielām. Viņai jāsmažo tā kā zaļa zāle, viņai jābūt extra virgin olive oil. Ja? Nevis tāda, kas ir galīgi caurspīdīga, jo tur knapi celtenīgi. Ja? Protams, arī tāda ir labāk nekā daudz citi tauki. Piemēram, bija arī viens tāds ļoti liels pētījums, Predimed, kurš pirmais parādīja, tika veikts Spānijā, ka tiešām šī vidusjūras diētas ievērošana, viņa samazina sirds asinsvadu slimību risku pārliecinoši. Un tur viens no kritērijiem bija arī tāds, ka ne tikai vai pamatā jums ir olīveļa, bet otrs, kas deva punktu tanī skalā, bija, vai jūs lietot vismaz 4 ēdamkarotes olīveļas dienā. Izpilda. Ļoti labi. Bet vai daudz to Latvijā tā dara? Es šaubos. Ja vajag piedāvāt vai 4 ēdamkarotes olīveļas dienā. Otrs, tātad
Vismaz puskilogramu, un tagad es saku puskilogramu, es visu nolaišos, vai cik daudz. Tas tiešām Dārzeņi, augļi, salāti. Tas ir gan dārziņi, gan augļi kopā. Viss kopā. Tad tas ir īstenojami. Puskilograms 500 grami. Kas tas ir? 2-3 tomāti lieli, vai ne? Tas nekas daudz nav. Bet ir ļoti daudz Latvijā nemaz tik tā nelietot tos dārziņus augļus dienā. Ja? Protams, ja ir liekā svara problēmas vai cukura diabēts, ja, tad atkal drusku jāuzmanās ar tiem saldiem augļiem, bet kopumā ir jābūt daudziem dārziņiem augļiem, salātiem katru dienu. Un maksimāli dažādiem. Jā, bet arī ziemā? Protams, ka ziemā. Negaršo neizstāst pēc bet tas stāsts, ka nav jāēd obligāti tos tomātus, pērkam to, kas tanī brīdī ir labs. Redz, un te ir tas klasiskais latvietis, es atvainojos, protams, uzreiz. Burkāni, redīsi, gurķi, tomāti, varbūt biete. Sarkanā biete arī Latvijā. Jā, bet kur paliek cukīni, kur paliek brokoļi? Arī no kāpostiem var diezgan garšīgi visu kaut ko uztaisīt. Vajag to, kas garšo, to, kas aktuāls. Cik bieži cilvēki Latvijā ēd vienkārši salātus. Zaļas salātu lapas. Pavasarī, kad mēs saņemamies, kad mēs gatavamies vasaras sezonai, mums jāietilpst bikīnī un tā, mēs būtu feini. Bet es par to, ka veikalā var nopirkt cauru gadu. Te gan ir drusciņi problēmas, teikšu, ja, kas ir problēma. Man liekas, ka drusku reģionos cilvēki ir apdalīti ar to pieejamību. Ja. Rīgā ir vieglāk. Ja. Es varu atrast veikals, kurus var nopirkt kvalitatīvu rukolu vai romiešu salātus, ja, un tos kraukšķīgos un salātu lapas un tam līdzīgi. Ja. Bet vienmēr tomēr vajag tiekties mēģināt. Un es domāju, ka tur ir drusku apburtais loks, ja veidosies šis te pieprasījums lēnām. Viņš arī tas piedāvājums arī varbūt būs labāks. Ja. Tad olīveļa vismaz 4 ēdamkarotes dienā. Puskilograms dārzeņu, augļu vai salāti, un maksimāli dažādi tīpaši tie sezonālie, to brīdi vietējie ideāli. Kas mums nākamais? Nākamais zivis vismaz 2-3 reizes nedēļā. Zivis. Labi. Kāda veida zivs ir kaut kāda tur? Protams, es negribētu iet lielā diskusijā par zivju kvalitāti un tā, bet, protams, tas ir ne tikai lasis, tās varbūt arī, piemēram, jūras asaras grillēts. Ja. Protams, jautājums, cik bieži mēs viņus kur varam dabūt, bet, labāk, lai tā ir forele lasis, nevis, un tātad tas pretstats tām zivīm ir sarkanā gaļa. Ja, sarkanā gaļa, kas ir cūka, lielops, jērs. To gan nevajadzētu vairāk kā 2-3 reizes nedēļā. Ja? Nav jākļūst par veģetārieti, bet nav jābūt sarkanai gaļai katru dienu. Un ja tā dienā, kad tu ēd, tad tā ir tā viena ēdienreize. Ja? Nevis tā, ka katru dienu un pat reizēm no rīta un vēl brokastīs un pusdienās un vēl vakariņās, tur ir karbonāde, desa un vēl kaut kas, un tas ir pārāk daudz. Ja? Jo sarkanā gaļa tomēr, ja tu ēd, teiksim, 2-3 reizes nedēļā un ārkārtīgi lielos daudzumos, un viņi ir vajadzīgi, tad tomēr, ja ēd katru dienu, ja, tad mūsu mikrobioms zarnu traktā, un tam ir milzīga nozīme arī uz mūsu veselību ietekme. Ne tikai imūnsistēma, tur ir savs mikrokosmos, kur tas, ko mēs apēdam, viņi to pārtais vēl visādās vielās, un tad tās uzsūcās asinīs, tās ietekmē gan mūsu zarnu traktu darbību, mūsu labbūtību, mūsu smadzenes tās ietekmē. Ja mēs ēdam kaut ko, kas ir saldināts ļoti pakāpeniski, tur veidos tādas baktērijas, kuras mums signalizē smadzenēm ēd vēl. Tas cukurs, tā cukura atkarība, salduma atkarība. Un tur ir ļoti daudz aspektu dažādi. Bet jebkurā gadījumā tas mikrobioms arī tomēr sāk izstrādāt visādas nevisai labas vielas, kas nav labas gan pirmkārt sirds asinsvadu veselībai, bet arī, skaitā arī guņa zarnu traktam arī nav nemaz tik labi. Ja? Tātad sarkanā gaļā, ne vairāk kā 2-3 reizes nedēļā, zīvis vismaz 2-3 reizes nedēļā. Pārējā laikā tā varētu būt putna gaļa, piemēram, vistas gaļa. Ja? Viņa nebūs varbūt no tādas sirdslimju viedokļa tik veselīga kā varbūt zīvis, bet no citas puses viņa ir ļoti tāds labs arī olbaltuma avots. Tad ir viena lieta, kas latviešu tauta zirņēdāja tauta it kā, bet tad, kad mēs mūsu pacientus aptaujājam, mums vispār pākšaugus gandrīz neēd. Tikai uz Ziemassvētkiem? Jā, tas neskaitās. Tātad pākšaugus vajadzētu vismaz 2-3 reizes nedēļā ēst. Ja? Jā. Viņi ļoti veselīgi, tur arī auga valsts olbaltumvielas, tur ir ļoti daudz vērtīgu vielu.
Izskatās, ka viņi arī to mikrobiomu uzlabo katrā ziņā. Tātad, un tie ne tikai zirņi, tās ne tikai vienkārši pupiņas, bet arī pupiņas, kas ir zaļās pakstī. Tās var būt lēcas, tāpēc es nesen atklāju ļoti garšīgas lēcas ir nopērkams arī veikalos un brīnišķīgi iet Latvijā kopā par normālu cenu, nu, tādā ziņā par ļoti labu cenu, jā, un es pat domāju, ka pat viņas ir noteikti veselīgākas nekā, piemēram, kaut kāda rīsa. Starp citu, ja tā tad pākšauga. Ja runājam par rīsiem, ja runājam vispār par tādiem, graudaugiem, teiksim, piemēram, rīsus noteikti es ieteiktu. Tātad pirmkārt ogļhidrātiem jābūt, bet nevis tās augtiem ātriem, bet tiem lēnajiem, jā. Un tie lēnie, tātad, piemēram, tie varētu būt, piemēram, rīsi, vai arī jebkuri citu veidu kaut kādu putrām veidīgie izstrādājumi, teiksim, tās var būt grūbas, kas garšo, jā, tas ir absolūti gaumas jautājums, jā. Bet, piemēram, ja lieto rīsus, tad es domāju, ka kas ir svarīgi, ka viņi nav pārvārīti galīgi mīksti, jā, jo, ja viņi galīgi mīksti, tad, un ir tīpaši tie slīpētie baltie, viņi ātri uzsūcās, un tad mums tā sauktā glikoza ātri uzlēc augšā, glikēmijas indeks augsts. Bet noteikti es ļoti ieteiktu, un es pats personīgi pērku gandrīz tikai tādus rīsus, kas ir sarkanie vai melnie rīsi, vai arī brūnie. Ja? Jo tur atkal nāk līdzi kaut kādas šķiedrvielas, un tur apalciņā daudz vērtīgu vielu. Ja? Un arī viņi nebūs, tik ātri neuzdīs to glikozi augšā. Kas vēl? Tātad garšvielas pilnīgi droši bagātinām savu uzturu visu ko, izņemot sāls. Es jau gribēju jautāt par mūsu balto nāvīti sāli. Sāls nebūs tas, ko mēs iesakām, jā. Un to, protams, vajag samazināt. Starp citu, pēdējā laikā arī ir diezgan interesants tāds pavērsiens. Mēs zinām, ka sāls ir slikts vai slikta. Man gribās teikt slikta, bet tagad laikam slikts skatās. Labi, bet tad sāli vajag mazāk lietot, jo paaugstina asinsspiedienu. Bet tagad pēdējā laikā runā par to, ka, protams, to ir jādara, bet tas reizēm nav nemaz tik viegli izdarāms, jo, negrib kaut kur daudzos produktos tas sāls tāpat ir. Tāpat kā cukurs vai daudz kur klāt. Jā, bet ja mēs runājam par to sāls, kas ir tātad nātrijs, bet tas uzsver šobrīd ir, ka vajadzētu vairāk uzņemt kāliju uzturā. Un te atkal īstenībā tā lielākā daļa to produktu, kas to mums piegādās, tad būs arī tie dārzeņi, augļi un šeit te. Tas tikai sirds veselībai, esmu tā lācījusi. Tas ir asinsspiedienam, labi, jā, jo ir zināms, ka arī, ja pārāk maz kāli uzņem, tad spiediens var būt augstāks, un ja mēs vairāk uzņemam, tad, protams, tas asinsspiediens arī var, tādā veidā arī papildus normalizēties. Protams, tur kāli jāuzmanās tiem, kuriem ir varbūt kaut kādas nieru slimības, jā, un varbūt specifisks zāles lieto, bet kopumā, bet no otras puses atkal mēs to kāli varbūt, es tā vienreiz rēķināju, tas daudzums, ko vajadzētu apēst, ir kādi 8 banāni, lai uzņemtu to vajadzētu kāli. Tas nav iespējams. Tas ir daudz, jā, es piekrītu, bet tas tikai ilustrē to, cik mums tā kāli uzturā varbūt arī ir maz. Jā. Bet, protams, tas nenozīmē, ka vajag tā es tikai banāns. Tas nav iespējams. Tā ir virkni ļoti daudz dažādu citu dārzeņu augļu un tam līdzīgi. Tā, kas vēl mums paliek? Doktor, ko jūs pateikt par Latvijā mīļo kartupeli? Katrā dārziņā, mājasaimniecībā kartupeles ir bāzīte, ko mēs katru pavasari stādam. Jā, es arī. Tātad saprātīgos daudzumos vārīts, vai arī, piemēram, cepts, bet tad atkal jautājums, kā mēs cepam, vai tie ir cūku tauki. Un kas būtu tas vēlamais? Pieņemsim oliveļā, protams, jā. Bet man personīgi ļoti patīk kartupeļus tās sagriezt, apviļāt olīveļā un ielikt cepties ar rozmarīnu. Vienkārši uz plātes. Bet tas ir galvens jautājums. Skan ļoti gardi. Jā, bet tas tāpēc var būt arī vārīts kartupelis, bet nevajadzētu pārmērīgi lielas porcijas, jo tomēr tur ir daudz to ogļhidrātu, bet kā papildus tāda balasta viela tam ēdienam, es domāju, ka tas ir samērā pieņemams. Tas nebūs tas ļaunākais, ko mēs Es domāju, ka tas nav tas ļaunākais, tikmēr, kamēr tas nav milzīgos daudzumos, kas var mūsu glikozes vielmaiņu. Bet, ja tas ir kopā ar karbonātu, kā mēs karbonātu to vajag kāpost? Tātad kartupelīt, drusciņi vairāk drīkst. Karbonādīt, un tā mēs visu tā kā piekāpjamies, un beigās tad viss jautājums, kur mēs esam. Tur mēs tur arī esam, jā. Bet kā mēs tos cilvēkus tomēr jau gados, kurš saka, bet es jūtos paēdis tikai pie karbonādes un tur kartupeļiem, piemēram. Bet ko viņš citu vēl ir ēdis?
Nu, redziet, tur ir lieta, ka, lai kaut ko mainītu, paradumu cilvēkam ir arī vajadzīgs laiks, ne tikai zināšanas. Un biežāk arī nav gribas spēki, jo nesaprot, ka tā ir tā tiešākā likumsakarība. Man liekas, ka mums vajag dzīvē vairāk eksperimentēt un tos jaunus apvāršņus dažādās jomās. Nebaidīties, pamēģināt arī kaut ko jaunu un tomēr būt atvērtiem idejām. Ja? Un es taču nesaku, ka tagad mums visiem jāiet kā itāļiem vai spāņiem. Ja? Un nevelti tiek runāts ne tikai par vidusjūras, bet par tā saukto Nordiku, jeb Ziemeļvalstu tipu uzturu, kas ir pilnīgi var adaptēt to, kas līdzīgi principi, bet vietējie mūsu produkti, vietējās receptes, tas viss ir adaptējams. Ja? Bet tiem principiem un tām proporcijām tomēr ir jābūt ļoti daudz dārzeņu šķiedrvielas. Un arī, kas svarīgi tiem dārzņiem, ja? Viņiem ir jābūt gan tādi gurķi, tomāti, kabači, baklažāni, piemēram, brīnišķīga lieta, kur Latvijā, man liekas, nemaz tik daudz varbūt viņas negatavo. Ja? Bet ir jābūt arī šiem sapņaugiem. Ir jābūt tādai dažādībai. Ja? Bet, doktor, Itālijā pasta, pizza. Bet kā Itālija sēda pastu? Al dente. Jā. Viņš nenovār galīgi mīkst. Jā, viņi ir cietais. Viņi ir drusku kraukšķīgi. Bet siers pa virsu, bagātīgi, tur mērce. Pat tā, ka tur es te teiktu, kalorijas tur, man liekas. Kā viņi ēd? Jūs domājat, cik bieži? Nē, cik ātri. Nesteidzīgi, baudot. Tas gan. Jā, un tas arī tomēr ir no svara. Kā noteikti šis tēšanas process, nevis pie galda sasēžās klusējot un ātri apēd, vai pie zilā ekrāna. Vai arī skatās panorāmu, piemēram, kur vēl kaut kādas visādas sliktas ziņas un kārties drons nogāzies, un tagad kā mums tā gremošana to visu uztver. Ja? Ir jābūt nesteidzoties lēnām sarunas, ja? un tā lēnā garā mēs esam apēduši. Tas palīdz tas šo nāk par labi, bagātīgo uzturu pārstrādāt, un lai mēs tā kā neiedzīvamies liekā svarā? Noteikti tas nāk par labi, jā. Tam ir pat savs jēdziens, conviviality, manuprāt, angliski, jā. Ka tāda sačupošanās, tā kā tāda interakcija savstarpēji pie galda, jā. Bet itāļu pīpē, smēķēs atvainojas. Nemaz tik daudz kā latvieši noteikti, ne. Tiešām, jo man ir priekšstats tāds, ka vienkārši viņi publiskās vietās daudz vairāk smēķē nekā mums. Protams, ir arī tas franču fenomens, jā, piemēram, kur arī liekas, ka viņi tiešām ir tā, ka viņi pīpē daudz. Man ir tā, lai viņi pamostās ar smēķi mutē. Bet tas tomēr bet tie visi citi principi ir. Piemēram, arī viena lieta, ko man viens labs paziņa, kurš ir francūzs, kas dzīvo Latvijā, viņš saka, ko viņš nevar izturēt šeit. Ka vietējie vispār neievēro ēdienu reižu laiku. Viņš saka, jo viņam ir ļoti konkrēts laiks, ka tikko es ēdu brokastis, un tad man pusdienas ir tādā laika periodā, un vakariņas man ir tad un tad. Gandrīz pēc pulksteņa. Ja? Latvijā viņš saka, tu kaut kāds ārprāts. Visu laiku tā vienreiz viņš ēd 12, otrais 3. Kad sanāk? Tā nedrīkst būt, jā. Protams, es nesaku, ka tas ir izšķiroši. Jums doktori pašam izdodas? Ir jau grūti, protams, jā. Darbā reizēm ir neparedzētas situācijas, bet es tā kā cenšos arī. Bet tas atkal ir vēl viena lieta. Un arī, kas ir zināms, arī, ka Francijā, piemēram, tu paēd to savu ēdienreizi, bet tu nešņakarējies pa vidām. Nav tās našķošanās. Nav našķošanās ar kaut kādām šokolādītēm, vēl kaut ko. Vienīgais, kas varētu būt labs, ir, teiksim, mandels vai rieksti, piemēram, kas nav sālītie, teiksim, mandels, lazdurieksti, pekānrieksti, valrieksti. Tos uzskatu, kā 30 gramu dienā būtu labi. Ja? Tas ir pat labi veselībai. Jā. Pat ne obligāti veselībai. Viņi jau arī, teiksim, var pagatavot pie salātiem. Jā, tieši tā. Bet, doktori, holesterīns. Pastāstiet, kā tad mums saprotamā valodā, kas tas ir? Holesterīns ir taukviela. Bet tauki, kas ir olīveļa, cūku tauki, citi, jebkuri tauki, kurus mēs zinām, viņi ķīmiskais nosaukums ir triglicerīdi. Jā. Tur ir 3 taukskābes, kas savienotas kopā glicerīnu molekulu. Tādēļ viņas sauc par triglicerīdiem. Kur tas ir vienkārši uzrodās? parastie tauki. Holesterīns ir cita veida taukviela, kas arī tātad nešķīst ūdenī, un mēs tā ar aci gandrīz nekur viņu neredzēsim. Ja? Organismā mums tas tiek sintezēts ļoti daudz. Aknās pamatā, bet arī citos audos. Tas no mūsu ēdiena. Mēs uzņemam šo ēdienu, mūsu dzīvesveids kustīgs vai nekustīgs, un tad tās aknas tur izdomā, kāds mums tagad līmenis būs tam holesterīnam. Lielākā daļa holesterīna, kas mūsu organismā veidojas, atrodas ir pašu uzsintezēts. Ja? Pat ja mēs neēdīsim holesterīnu nemaz ar uzturu, tāpat mums gana daudz veidosies. Un kaut kā ir interesanti, ka cilvēkiem, kā sugai, tas holesterīns ļoti augsts pie tāda standarta modernās civilizācijas dzīvesveida. Es domāju, ka kādreiz tā nebija?
Pirms gadiem 50, tad, kad mēs piedzimstam, mums holesterīns ir diezgan zems. Ir arī cilvēki, kas dzīvo kaut kur džungļos, vai tur tie, kas, medīja roņus Grenlandē un nedzīvo tādā ziemeļu, rietumu sistēmā, viņiem holesterīns ir daudz zemāks patiesībā. Tātad tas ir tomēr ar dzīvesveidu. Tas ir lielā mērā dzīvesveidu, bet ir viena daļa, kuriem tomēr tas ir ģenētiski noteikts, kā mēs iepriekš runājām, kur vienam no 250 viņš varbūt ļoti, ļoti augsts, kur ir tikai viena mutācija, kas viņu paaugstina, un tad ir ļoti augsts šeit līmeņi. Ir arī vēl, ka mums ģenētiski varbūt tā, ka mums ir ļoti tā sauktā poligēnā hiperholestinēmija, kur, piemēram, 220 vai 1000 gēni, katrs drusku var paaugstināt vai pazemināt to holesterīna līmeni, bet ja man pārmantojas, ka 90% no viņiem ir tie, kas drusku paaugstina, tad tā kopsumma man paaugstina diezgan daudz. Ja? Tas ir arī kaut kas, ko mēs sadarbībā biomedicīnas centra pētam arī Latvijas iedzīvotājiem. Tas ir kaut kas tomēr tāds process, ko mēs pat īsti nekontrolējam. Tas ir ģenētika. Mums ir cilvēki, kuriem ģenētiski, pat ja nav tā ģimenes hiperholesterinēm, tāpat varbūt noslēdz uz augstāku holesterīnu. Ja? Bet principā ir skaidrs, ka mums visiem tas holesterīns ir stipri par daudz. Ja? Piemēram, ja holesterīns ir tievo vai cilvēku problēma, vai tomēr tie, kas ir jau ar lieko svaru? Nē, gan. Varbūt tad tomēr arī, piemēram, tas tievums nenoteiks, vai man ir holesterīns vai nav. Absolūti nē. Ģimenes hiperholesterīnijas pacienti liela daļa patiesībā ļoti sportiski, tievi, jauni, ideālu dzīvesveidu ievērojuši cilvēki, kur nestoties uz to, ko viņi dara ar savu dzīvesveidu, it kā vispareizi, viņiem tie holesterīni lieli un tie asins var tāpat aizsērē. Ja? Tas, ko liekais svars dara, padara holesterīnu vēl kaitīgāku. Ja? Nedaudz, protams, arī holesterīns var pieaugt, bet tad nereti asinīs paaugstinās tāds cits rādītājs, kas saucās triglicerīdi. Tie sliktie, laikam, jā? Otri holesterīns un triglicerīdi, divi veidi tauki, kas asinīs ir, bet viņi visi sapakot pa dažādām tādām lodītēm. Ja? Un tad tā lodīte, kas saucās zema blīvuma lodīte, jeb zema blīvuma lipoproteīns, tas ir tas sliktais, un kas ir A, B, L, H, jeb augsta blīvuma, tas skaitās labais. Bija analīzēs kaut kas tāds. Jā, tāda 4. Starp citu, ir vēl viena viela, kuru vajag visiem noteikti, reizi mūžā gan tikai, visdrīzāk, ka pietiks. Ir tāds lipoproteīns, un viņš rakstās lipoproteīns, un tad tas mazās iekaviņas, un tur tas mazais A burtiņš. Mēs viņu saucam lipoproteīns mazais A. Tas doktoram jāpasaka, man lūdzu atzīmējiet arī tādu pārbaudīt. Jā, pārbaudīt. Vajadzētu zināt, ka pašam, ka to reizi mūžā cilvēkam vajag noteikti, jo tas nav noteikts. To mums pilnībā nosaka ģenētika atkal, un ir tā, ka 20% cilvēku tas var būt paaugstināts, bet kādiem 3-5% var būt ļoti augsts. Kas tas ir? Tas ir tā sliktā lodīte, zema blīvuma lipoproteīna lodīte, kurai piekabināt klāt vēl viena īpatnēja viela, kas padara viņu īpaši kaitīgu. Un tad to mums pamatā uz 90-95% nosaka mūsu gēni. Bet tādēļ ģenētiski testu nevajag, vienkārši uztaisam vienu analīzi. Ko es varu darīt, ja viņus konstatē? Ja viņu konstatē, pagaidām specifisks zāles, diemžēl mums nav, lai to tā ļoti mērķtiecīgi samazinātu. Ir vienas injicējumās, faktiski vairākas injicējumās zāles, kuras samazina papildus holesterīna samazināšanai par 60%, samazina arī šo vielu, lipoproteīnu mazo A pa kādiem 25%, bet ar to nepietiek. Bet pašreiz te mēs gaidām, ka būs dažu pētījumu rezultāti ar jaunajām zālēm, kas mērķtiecīgi to samazinās. Kamēr to nav, mums vienkārši ir svarīgi to saprast, tad, kad mēs izvērtējam to sirds slimību risku, vispār jebkuram, kas par to interesējās, mēs arī ņemam vērā šo lipoproteīnu mazo A, un ja tas ir ļoti liels, tas nozīmē, ka risks ir lielāks, tad mums varbūt agrāk ir jāuzsāk, varbūt tā parastā holesterīna pazemināšana, un varbūt vajag to samazināt vēl vairāk. Ja? Es sapratu. Bet to vismaz noteikti jānosaka. Tad aicinājums visiem vecākiem, kuriem ir bērniņi 5-6 gadu vecumā, neatkarīgi no tā, vai tievs vai ar mazliet, kā saka, apaļumiem, bet taisīt tomēr to attiecīgi holesterīnu pārbaudi. Ja ģimenē kādam ir arī augsti holesterīni, īpaši, un vēl nedodies abiem vecākiem ir augsts holesterīni, ko starp citu vajadzētu pašiem ir noteikti tātad. Vai arī ģimenē kādam ir bijušas agrīnas sirds asinsvadu slimības. Jā. Labi, doktor, bet tagad, ko jūs teikt mūsu jauniešiem, kas mīl čipšus, kolu un komplektā? Un tā, kā saka, pamatēdiena reizes. Tas gan ir sarežģīts jautājums. Bet tā ir realitāte. Vienkārši kas ir pateikt? Es varu pateikt, ka tas nav stilīgi. Ļoti labi atbild, doktor. Bet kā lai mēs viņiem pastāstam, ka tas ir kaitīgi? Jo īstenībā, man liekas, ka mums kā sabiedrībai vispār jāsaprot, smēķēt nav stilīgi.
Un, piemēram, ir daudz valsts, kur tu sāc pīpēt cigaretes. Ko tu dari? Labi, Francija nebūs tāda valsts. Jā, bet Francija bet, piemēram, es domāju, ka tas Zviedrijā, Somijā tas tā gan būs. Tā teiksim, ko tu dari, kas tas tāds ir? Līdzīgi ar tiem čipšiem, labi, es jau nesaku, ka nevajag nemaz ēst un nekad, ja? bet regulāri tas nav ok. Jā, jo ir bišķīt, ir jāsaprot, ka... Bet garšo, doktor, garšo, saprotams, ka garšo. Bet ziniet, ko darīt ar to visu? Man personīgi vairs negaršo. Man arī ne, bet mēs esam citā jau vecuma grupā. Bet tas nav tāpēc, ka... tas nav tāpēc, ka vienkārši kļūt tik vecs, ka vairs negaršo čipsi. Nē, tā ir apzinātība. Vienkārši mēs apzināmies. Es esmu lēnām, īstenībā tiešām ir noteiktās pārmaiņas, ka tagad tu saproti, kas ir veselīgs un kas nē, un tu sāc lēnām ēst tās lietas, un es, piemēram, saprotu, ka es daudz labprātāk apēdu tos kraukšķīgos salātus. Ar svaigos, ar olīveļu, un varbūt tur vēl labi tur ar kaut kādu parmezānu klāt, vēl kaut ko, nekā tos čips ēd. Noteikti. Un ir virkni tik daudz veselīgi garšīgi lietu, ko es daudz labprātāk ēdu nekā tos čipsus. Ja? Tad vienkārši jālūdz jauniešiem paplašināt savu redzesloku, garšot dažādus ēdienus, eksperimentēt, kā jūs teicāt. Bet es te gribētu aicināt, ka arī ģimenēs tomēr vajag eksperimentēt ar veselīgiem ēdieniem. Es zinu, ka droši vien to ir vieglāk pateikt nekā izdarīt, bet meklēt tās iespējas un taču kaut ko var atrast, kas būs gan veselīgs, gan arī garšos. Doktor, jūs taču droši vien arī atceraties, vai zināt, jaunietis, kurš aug, viņam ir 3 pusdienas, kā saka, vajadzīgs, lai viņš augtu. Tas ir ok. Tas nozīmē lāpās ar čipšiem, ar visu, vienkārši tu nespēji piebarot. Droši vien viņš izēdīs to salātu turzu, to lielo bļodiņu, viņam nebūs sāta. Protams, vieniem pašiem nepietiek, ir jābūt kārtīgiem ar oļhidrātiem, tad mēs neprājam par labi, to atliksim cerēs, bet jebkurā gadījumā tā tad ja bija ļoti interesanta tēze, ko savā laikā man viens dāņu profesors pateica, ka nav svarīgi, ko sēdat no Ziemassvētkiem līdz jaunam gadam, bet ir svarīgi, ko sēdat no jaunā gada līdz Ziemassvētkiem. Tas nozīmē, ka tā ideja ir tāda, ka mēs varam svinēt. Ja mēs regulāri ēdam pareizi, ikdienā, tad var visu. Saprātīgus daudzumus, jā. Tā ka, ja tās regulārās ēdienreizes ir daudz maz veselīgas, tad es domāju, ka reizēm tur tie čipši absolūti arī nenokaitēs. Tas jābūt sabalansētam uzturam ar kaut ko citu. Mēs varam... Ir jābūt šeit regulārai, kvalitatīvam uzturam. Uzturam un attiecīgi jau tādi šipši vai citas vaļības tad arī. Tam vairs nebūs tik liela nozīme. Cukuru mīļiem noteikti. Ja teiksim, ja pasporto un pēc tam izdara kolu, varbūt arī nekas tik briesmīgs nav. Ja? Bet ja katru dienu čipšu un kolu, nē. Es saprotu, bet daudziem mums ir ikdiena, kā mēs jauniešiem esam novērojuši. Bet ir tā, ka tie gadi skrien ātri un tas viss pēc tam atspēlējas. Ja? Un jāsako faktiski arī jau no agras jaunības tam, kāds ir svars, kāda ir fiziskā formā un ko mēs ēdam, tas jau mūs veido pēc tam. 10,000 soļu palīdz dienā? 10,000 soļu ir labāk nekā 1000 soļu, bet nevajag dzīvot. Un ir cilvēki, kuriem varbūt ir kustības grūtības, un kuriem tie 10,000 ir ļoti labs sasniegums, noteikti. Bet tomēr, ja tu esi spējīgs paskariet vai, nezinu, uzspēlēt skvošu, tenisu vai vienalga aiziet papeldēt vai arī riteņbraukšanu, atrast kaut ko, kur tu tiešām drusku aizelsies, iesvīsti, kur tev tas pulss uzdzenās līdz 120, 130, 140 atkarībā no vecuma. Tad tas ir daudz pareizāk. Kāds tagad būtu novēlējums mūsu sabiedrībai? Jūs sadzirdēs, es ticu. Neieslīgstiet rutīnā, meklējiet jaunas iespējas, klausieties apkārt, padomus, viņi ir jēgpilni, tikai ziniet, no kā jūs to paņemiet šos te padomus, jo varbūt ne visiem avotiem mēs varam ticēt. Padariet savu dzīvi interesantāku, bet arī domājiet par savu veselību ikdienā un ir iespējams dzīvot veselīgi un interesanti un garšīgi vienlaicīgi. Esam atbildīgi paši par savu veselību.
Kā saka, lai mēs nekļūstam par apgrūtinājumu mūsu veselības sistēmā, un lai mums nebūtu pēc tam jāsaka, redz, cik slikti doktori, viņi man nevar izārstēt vai viņi nevar palīdzēt. Esam paši par sevi atbildīgi, rūpējamies par savu veselību, kustamies, un mēs būsim priecīgi, laimīgi un nodzīvosim skaistu mūžu. Tā kā paldies jums, doktor, par šo sarunu, un novēlēšu visiem izdošanos, lai ar šodien vai rītdien sākās jaunie plāni par veselīgo dzīvesveidu, un lai tas izdodas noturēt. Paldies jums! Paldies. Thank you.